Pilnīgi nejauši man uzrunāja mans labs paziņa Kaspars Ūdris un teica, ka viņam ir viens draugs, kurš ražo epsarīnu. Es saku, kas ir epsarīns? Viņš saka, nu tas tāds brieža ragu pantu, tāds preparāts, ar ko var vispār dzīvi paildzināt. Nu, viņš, protams, pajokoja, bet es tā domāju, ka tomēr var dzīvi paildzināt, jo epsarīns ir kaut kāds brīnuma līdzeklis, par kuru es pārliecinājos, nu, jau pašā sākumā. Man iedeva tādu mazu burciņu ar kremu, un krems bija ārkārtīgi, nu, tāds maigs, tāds ļoti, tāds, kurš iesūcās ādā iekšā ļoti ātri un padara ādu maigu, tādu ļoti skaidru. Un man iepatikās. Un es sāku interesēties, kas ir epsarīns. Lūk, ekstrakts, epsarīns. Ar visu pipatīti. 2 reizes dienā, pa kādiem 10 pilieniem no rīta vakarā, un jūs būsiet vesels kā rutks. Epsarīns. Var lietot cilvēku, kuri saprot, ka pilnīgi dabīgs preparāts tiešām paildzina mūžu un izlabo cilvēku kaut kādas negācijas, kaut kādas slimības. Un es domāju, ka epsarīnu vajadzētu lietot. Ir ļoti vērtīgs produkts, ārkārtīgi vērtīgs. Iesaku.